Esiet sveicināti jaunā epizodē. Kamēr paralēli notiek darbu un filmēšanas pie mūsu projekta mašīnām, ik pa laikam izlaidīsim spēc epizodes, kurās apskatīsim kādu interesantāku vai retāku auto. Un ja arī tev kaut kur mētājas sirdī īpašs automobīls un tu vēlies par to vairāk pastāstīt, tad droši uzrakst uz mūsu e-pastu. Šodien mūsu ceļš ved uz Cēsīm pie šī auto. Jā, tas ir Volkswagen Golf Country 4x4 offroad versija, ko 1989. gadā Volkswagen piedāvāja kā koncepta auto, nemaz negaidot lielu atsaucību. Bet par pārsteigumu cilvēki gribēja šo auto, un tad nu sākās Country ražošana. Starp 1990. gadu un 1991. gadu kopumā tika saražot tikai 7735 modeļi, salīdzinājumā ar parasto Golf 2, kuri tika saražoti 6,3 miljonu modeļos. Es nezinu, cik daudz Golf Country ir palikuši dzīvi un braucoši, zinot, ka ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi, bet šodien mēs aizbrauksim ciemos pie viena no Country īpašniekiem Latvijā un paskatīsimies uz viņa ikdienas auto. Un pirms mēs turpinām, es gribēju iesprost to, ka mums ir iznācis speciālais Ziemassvētku merch, kas būs ideāla dāvana. Links būs zem video. Skatāmies. Kas pa izpūtē pasties uz to caurumu? Kas tāds ir? Best of the best, ko 2000. Gadu sākumā varēja dabūt, ir Remus gali. Un visi boy racers un tā, kas tajā laikā ņēmās ar mašīnām, tad, ja varēja tikt pie Remus, tad tu biji top dūzis. Ļoti liels oversize un Čoms gaida, kad es beidzot viņus noņemšu nost, lai viņš var uzlikt viņus savam kantainajam Volviķim. Robi, gan es kaut kad drīzumā to izdarīšu, būs viss kārtībā. Un pēc labākais, kas man fascinē, ir laikam jau šitā uzlīmīt. #poor. Īstās sīkā par šo apvienību, par šo organizāciju, kas tāds ir vispār? All happens. Tas ir, jā, mūsu autoklubiņš. Es ar čomiem, teiksim tā, aizsākām šo kustību 16. gadā. Nu, principā 15. gadā, bet 16. gadā iznācām jau ar savu nosaukumu un tā. Principā draugu kompānijā, kuriem ir vienāds uzskats ar to, ko grib redzēt uz mašīnas, kas ir smukas zemes, nespriest pēc Country. Es tieši vēlējos teikt, šitā mašīna neatbilst laikam klubu nosaukumam. Paskaties uz to clearance. Tur jau var iebāzt riebulēm, jā. Un jā, jo tajā laikā bija principā visi autoklubi bāzēti tikai vai uz vienu marku vai uz vienu modeli. Bet mums tā kā bija bišķiņ citi uzskati, tad mēs, jā, salasījāmies draugu bariņš, kaut ko tur tusējām, runājāmies un tā, tad beigās nocām līdz tam, kad davai bliežam augšā savu klubiņu, lai mēs varam būt bišķiņ tā kā, oficiālāki un atpazīstamāki. Un tad, lēnu garu gadu no gada tā mēs arī dzīvojamies un jau arī mums bija pirmais pasākums un tad, jāgaida, teiksim, tā ir nākošais, spoiler alert. Un tad, principā, jā, mašīnas mums ir dažādas, ražotāji dažādi un tur, teiksim, tā divas vienādas praktiski nav, jo katram ir savs uzskats, kā viņš to mašīnu grib redzēt. Bet, jā, Country's īsti, jā, nav labākais reprezents, bet vismaz uzlīme ir uz pakaļējais tikl tā, kad ir acu augstumā salasāma. Un izstāst par šo mākslas darbu, kas ir uz mašīnas sāni. Man liekas, uz abiem sāniem ir identiski. Teju identiski, jā, jo šo mašīnu es dabūju jau šādā skatā no Čoma, bet pirms daudziem gadiem nav precīzi zināms, cik es pieļauju, ka pirms 10 kāds mākslinieks ir pacenties un uzzīmējis to visu uz sāniem, jo tagad jau moderni viss ir tur, jā, paņem līmplēvi, izprintē, uzlīmē un done deal. Bet te ir, jā, cilvēks ar roku zīmējis un, teiksim tā, kad abas puses ir teju identiski. Ja iesies kaut kādas sīkas nianses, var redzēt, kas atšķiras ar ēnojums un kaut kas tāds, bet nē, tādā ziņā cepuri ir nost māksliniekam, tikai jā, kad laika zobs ir ķēries klāt pie virsbūves daļām un tad, kad sāks kaut ko darīt, lai tā mašīna būtu atkal teju, teiksim, tā sterila, tad jā, tad tam mākslas darbam, diemžēl, nav variantu kā tikai, jā, pazust nebūtībā, jo otrais tādu pašu uzzīmēt būs nereāli. Vai arī to vajag, nemāku teikt, jo ar šito dizainu man ir tā, ka love and hate relationships, kad patīk, kā izskatās, bet no otras puses arī nepatīk. Un
ir tā, ka viena diena patīk, rītīgi forši, otrā dienā pika gribēs, lai viss ir oriģināls. Un tad, jā, tur tā 50-50 visu laiku svaidies un nevar saprast, vai mainīt durvis tagad, vai pagaidīt pēc ziemas un tā. Izbraucam kaut kādā offroadā varbūt, ko saki? Aizbraucam uz mežu palūrēs, kā tur ir sasnicis. Cerams, ka nenoraksimies, jo man jau bija viens incidents. Kontents. Jā. Rītīgi augstu jākāp iekšā. Būtībā jau šitā mašīna ar ko neatšķirās no oriģināla otrā Golfa, ne? Principā vienkārši augstāk un sinkro, kas ir 4x4, ja kāds nezina. Viņš ir pilnpiedziņā un salonā viss, kas atšķirās, ir vidus konsoli, viņam tunelis sanāk ir augstāks. Līdz ar to tā kabata šeit ir mazāka. Jā, tad uzrakstiņi uz galvasbalstiem aizmugurē vismaz ir priekšējiem beņķiem, vēl nav tāpēc, ka tie ir jāsarestaurē. Country tika bāzēti uz 8 vārstu GTI kuzaviem, līdz ar to ir arī melnie griesti un priekšā ir G60 arkas platākas un jā, tad viņus sūtīja projām uz rūpnīcu, kur viņus lika virsū uz rāmjiem. Nu, viņiem visiem nāca 1.8 vārstu GTI dzinējs. Bet šitam jau ir jau latviskots un ielikts 1.9 TDI un nebeidzama jauda. Un uz šo automašīnu atskatās bieži. Ir kāds nācis autogrāfu jautājis vai kādu bildu taisīt? Atskatās lielākoties visi, daudzi ir tādi tiešām interesi. Un daži vienkārši, kas tas tikko bija? Tas ir golfs, bet nav golfs? Nē, ir golfs, bet viņš nav tā kā golfs. Bet tādā ziņā ļoti daudz, jā, var dzirdēt uz ielām krakšķošas sprandus, visi vienkārši atskatās. Un, jā, labi, nu jau par šito pilsētu dzīvojot, visi ir pieraduši, visi jau, teiksim tā, ir jau savus īkšķus parādījuši un jau vairs roku neceļ. Bet tā, jā, kaut kur iebrauc kādā svešākā zemē iekšā, tad visi novērtē, paskatās un vecuma grupa, kas ievērtē šo auto, ir no 6 līdz kaut kādi 86 principā. Ir, kas uzreiz saprot, ka this is legit, kad viņš ir countrijs jau un ka viņš tāds liftēts ir no rūpnīcas. Ir, kas jautā, tu pat šitā viņu uzcēla augšā. Un ir, kas vienkārši ļoti smuka mašīna, nesaprot, kas tur ir, bet baigi labi izskatās. Viņš tev ir pilnpiedziņā un vēl tur visi tie jautājumi. Šautauts visiem cēsniekiem, jā, kad atbalstat šo mašīnu, šo projektu, šo sapni. Jā, šis bija viens arī no to-do lista, kad gribējās countryju, bet tad, kad bija tas moments, kad ļoti gribējās, tad nebija īsti pa kabatai un nebija arī vieta, kur turēt un nebija, bija tā, ka nebija nekā, lai es to mašīnu varētu iegūt. Tad par laimi, jā, Čomiņš, Čau Raivo, pielādēja sev pilnu pagalma countryiem, viņš veica tādu padziļinātu rakšanu un sagrūta pilnu pagalmu sev countryiem. Un tad bija brīdis, jā, kad saprotu, ka man atkal vajag jaunu dailiju. Jo man visu kaut vajadzēja, lai ir pilnpiedziņa, lai ir āķis un tā. Un beigās bija, jā, kad Zaniju Raivo teica, davai, es braucu pie tevis ciemos un atbrīvošu pagalmā vietu. Un tad, nu jā, tagad Latvijā vismaz ir bijis countryju megamīts. Mēs ar Raivo esam jau 2 reizes ar šitām mašīnām satikušies. Tā kā jā, ir bijuši 2 Baltijas mēroga megamīti ar countryjiem. 2 mašīnas satiekās. Ja tev arī mētājās pagalmā, visticamāk viņš tāpat arī nemētājas, bet ja nu tev pagalmā countryjas un interesē atrast country dombiedrus, tad reku viens džeks un otrs džeks Raivo. Tie abi 2 džeki rīko megamītus un noteikti arī labprāt apzīdos uz tevi. Ierakst komentārā, ja tev mētājās Jā, ja ir countrijs vai kurš mētājās vai ir smuki nolikts garažā vai kā. Ja ir countrijs, tad raksti komentārā, sazināsimies. Reku esam atapušies pie pirmā šķēršļa, ja tā varētu pateikt. Milzīgi. Vai countrijs 4x4 tiks galā ar šo uzdevumu? Skatīsies. Es domāju, es te parās nobāzēsies un davai, Ai, nav tik dziļa, kā likās. Man likās, ka viņi būs bijuši dziļāk, bet, tu pat nenosmērēji diskus. Vakaru stundā, kad matroži un ielas jau kvēlo, neizkvēlo. Man būs tas gods pasēdēt Singrē pie stūres, countryiem. Rīmis ieties operatoru lomā. Šiem golfiem tā skeptiski, skeptiski skatījos, bet tagad, kad dzīvē tu viņu redzi, ka tu dabū pats pat pabraukt un īpaši ziemā,
Es teiktu tā, nu, pašam sagrabējās bišķī šī tāda te. Tā kā, kas to lai zina, varbūt mans nākamais projekts ir countries, ja nu vispār kaut kur sanāk atrast. Tā kā raksts komentāros, ja tev ir kāds un, ja tu pārdod, nu, pa izdevīgu cēnu. Spēlē, spēlē, ko tu spēlē man. Es tev esmu šajā spēlē, gaismā laternā. Atnāc kuģa zvaniem zvanot, aiziet kuģa zvaniem zvanot, aiziet kuģa zvaniem zvanot. Un kaut kā tā no šīs īpašās Golf Country epizodes. Iekomentē, ko tu vēl gribētu redzēt mūsu nākamajos video, kā arī iekomentē, ja tev pašam ir kāds interesants auto. Nospied to like, abonē, ja vēl neesi to izdarījis, un tiekamies nākamajā. Atā!